Nu, bagažnieki droši vien ir abiem vienādi. Jā, elektriskais. Lēnāk. Abiem ir vienādi bagažnieki. Jā, vienam ir gaišais salons, vienam melnais salons. Tas ar gaišo salonu, es saku, izskatās tā briesmīgāk tādēļ, ka tā arī ir napa āda. Nu, šim Audi ir napa āda. Tie, kas zina, tie zina, ko nozīmē napa. Tam ir parasta āda. Jā. Napa tas ir tāds ekskluzīvs. Nu, bet, ja paskarās uz tiem beņķiem, kas nav tik ļoti lietoti, tad tu vari vizualizēt, kāds ir tavs nākotnes beņķis. Nu, tikai viens tev jāatjauno. Apsēdies tajā salīdzina napa āda parasta. Nu, pirmā sajūta ir šis slīdīgāks. Šī āda. Mazāk nīkst, mazāk tāda baigta. Viņa nav tik iekļaujoša, tu paliec tā kā uz tādas taburetītes vairāk. Nu, tāda cietāka sajūta. Bet tas atkal droši vien gaumas jautājums. Redz, tur arī, tu teici, arī tam ir Neimo, ja? Nē, nav, nē, abiem ir atspers. Jā, okay. abiem ir atspers. Bet tad iespējams, ka, nu, zinot mūsu ceļus, tur tas beņķis būs mīkstāks, kas tev amortizēs, kam patīk mīkstāki gultas vai matrači, tad tas varētu būt labāk. Šis būs tādam sportiskākam jau garam, kur vēl ir lielai ripuļi, un nu, jā, jutīs kārtīgi ceļu. Jā. Nu, stāvstu var vislabāk just uz stāvstu pieskaries šai ādai un tu pieskārsies tai ādai. Šī āda noteikti foršāk kopjās. Viņa būs ilgmūžīgāka, ja? Napa savukārt ātrāk izsēdīsies, viņa krietni mīkstāk. Tādēļ tas salons izskatās, šim krietni labāk viņš izskatās pie tāda paša nobraukuma nekā tam. Protams, kad arī ir svarīgi, kāda cilvēks ir eksploatējis, kas ir braucis, kā ir kopis, garie gabali, pilsētas gabali, nu visas tās nianses. Nu, cik svērs. Nu, cik svērs, jā, arī, protams.